Vidzemes pakalnos Ērgļu pagastā jau izsenis dzīvojuši blaumaņi. Dodoties no Ērgļiem uz Koknesi, apmēram pēc 8 kilometriem ir bijušas Brantēnu un Spijēnu mājas, kuras pirmo reizi minētas 1638. gadā, kad notika Vidzemes arklu revīzija. Sākotnēji zemniekiem nebija uzvārdu, bet līdzās vārdam teica māju nosaukumu. Uzvārds Blaumanis pirmo reizi rakstos minēts 1826. gadā. Ir tāds nostāsts, ka katram zemniekam bijis noteiktā dienā jāierodas Ērgļu muižā pēc uzvārda, kuru pierakstīja barona norīkots muižas kalpotājs. Spijēnu saimnieks ieradies, ģērbies tumši zilā pašaustas vadmalas uzvalkā. Vīrs tad ir pierakstīts kā Blauman no Spijēnu mājām. Spijēnu mājās 1822. gadā piedzima rakstnieka Rudolfa Blaumaņa tēvs Matīs Blaumanis. Ērgļu muižkungs Tranzejs ievēroja kluso un kārtīgo zēnu un aizsauca viņu uz muižu. Tā Matīs pamazām kļuva par labu un čaklu pavāru. 1853. gadā Ērgļu muižā par kalpotāju pieņemta Karlīne Šūberga, rosīga un jautra 15 gadus veca pusaudze. Toreiz Matīsam Blaumanim pat prātā neienāca, ka viņš kādreiz šo dzīvespriecīgo meiteni bildinās. Kad 1863. gada 1. janvārī pasaulē nāca Karlīnes un Matīsa Blaumaņu pirmdzimtais, Ērgļu muižkungs sarīkoja greznu kristību ceremoniju. Mazajam zēnam tika doti 3 vārdi – Kārlis, Rudolfs, Leonīds. Pirmie 5 Rudolfa Blaumaņa dzīves gadi aizritēja Ērgļu muižā. Tad ģimene pārcēlās uz Braku mājām. Kaut Blaumaņi bija tikai rentnieki, rakstnieks šo vietu iemīlēja un izveidoja par skaistu un sakoptu. Te ir vareni jauki, un te es vislabāk varu rakstīt. Tā atzinis Rudolfs Blaumanis. 1875. gada pavasarī Blaumaņu ģimenē priecīgs notikums. Piedzima brālītis Arvīds Oto Blaumanis. Rudolfam tad jau bija 12 gadi. Viņš mazo puisēnu ļoti iemīļoja un rūpējās. Rudolfs Blaumanis kļūst par atzītu rakstnieku. Brālis Arvīds par labu skolotāju Ērgļos un Rīgā.